Vislielāko izaicinājumu tev sagādās tavas esošās zināšanas, tavas šobrīd esošie uzskati par to, kādam vajadzēja būt uzturam un kādiem vajadzēja būt uzturu paradumiem un kas ir pareizi un kas nav pareizi. Un tās ir tās lietas, kas tev visvairāk jauks galvu. Un tāpēc es gribu izrunāt to, kam nav jāpievērš uzmanību un kam ir jāpievērš uzmanību šajā, tā kā uzsākot low carb uzturu. Numur viens. Tātad numur viens faktors, kam nav, par ko nav jāsatraucas, ir maltīšu regularitāte. Man vienmēr jautā, vai man ir jāēd noteiktos laika intervalos un biežumos, vai man ir jāēd 5 reizes dienā, vai man ir jāēd 4 reizes dienā, vai man ir jāēd 3 reizes dienā, vai pat 2 reizes, un vai man ir jāēd noteiktos laika periodos. Un tu jau arī noteikti esi dzirdējis, tātad es nevaru ēst pēc vakarā, vai tu nevari ēst no rīta, vai vienalga kāds ir tās tavas zināšanas. Šobrīd maltīšu regularitātei nav nozīmes. Tas nav kaut kas tāds, par ko mums ir jāuztraucās. Tev nav jāēd katru dienu konkrēti vienos un tajos pašos laikos, tev nav jāēd vienādos biežumos. Tas, pēc kā tu vadies, ir tava izsalkuma sajūta un tava sātu sajūta. Ja tu negribi ēst, tu vari droši neēst. Ja tev gribās ēst, tu droši vari paēst. Ja tev gribās ēst 2 reizes dienā, tu vari ēst 2. Ja tev gribās 3 reizes, tu vari 3. Ja tev gribās 4, tu vari ēst 4. Bet visticamāk, ja tev biežāk gribās ēst, Tagad tu pāries uz low carb uzturu, ja tev tik bieži gribās ēst, tad ļoti iespējams, ka tu ēd pa mazu tajās galvenajās maltītēs. Bet faktiski pašā sākumā par maltīšu regularitāti vispār nav jāsatraucās. Un, protams, ir ideāli ēst vienos un tajos pašos laikos, vienādos biežumos. Protams, tas būtu tas optimālais, tas perfektais variants, bet mēs šeit necenšamies būt perfekti, mēs cenšamies būt realistiski, un mēs uztraucamies par tām svarīgākajām lietām, kas var iedot vislielāko rezultātu. Un šī nav viena no tām. Galvenais ir šobrīd sakārtot, ko tu ēd, nevis cikos un kādos laikos. Tā kā sākumā par maltīšu regularitāti, par konkrētiem maltīšu daudzumiem, biežumiem vispār neuztraucies. Un tas pats attiecas uz maltīšu laikiem. Ēd pēc sava šobrīd esošā dabīgā iekšējā pulkstiņa. Ēd, kad tev gribās un cikos tev gribās. Ja tev gribās ēst vakarā, tu vari droši joprojām turpināt ēst vakarā. Ja tev negribās no rīta, tu vari izlaist rīt. Vai ja tev gribās no rīta ēst, droši ēd no rīta. Neseko pulkstenim, sako savai iekšējai sātu un izsākuma sajūtai. Jo tas ir tas, uz ko mēs ejam. Mēs cenšamies bet palīdzēt ķermenim atkal atgūt to spēju, regulēt, ēst. To ēst gribi tad, kad tev, kad vajadzētu ēst, nevis pēc pulksteņa, kā tas ir daudziem pierasts. Un tu pamanīsi šobrīd, teiksim, par cik tu vēl neesi neko sācis, kā tas varētu likties nedaudz dīvaini, bet tagad tu pamanīsi, tagad tu sāksi low carb uzturu, tu pamanīsi to, ka tev gribās mazāk un retāk ēst, un tas būs pilnīgi ok. Tieši tas pats attiecas arī uz porciju izmēriem. Porciju izmēri nav apzināti jāregulē, ir svarīgi ēst līdz sāta sajūtai. Es zinu, cik tas varbūt savādi izklausās, bet tu redzēsi ar visu to, ka tu ēd līdz sāta sajūtai, tas nozīmē, ka tu ēd tik daudz, cik tev gribās, un ne vairāk, tu joprojām varēsi gan uzlabot savu veselību, gan zaudēt svaru. Un tas ir iet pretrunā ar pilnīgi visu, kas ir stāstīts tev līdz šim. Es to ļoti labi saprotu, bet tur jau tā problēma arī pirms tam bija. Tas, ko mēs ar šo uzturu izdarīsim, mēs noregulēsim tavu iekšējo apetīti regulējošo hormonālo sistēmu, kā rezultātā tev negribēsies tik daudz ēst, un šis kaloriju deficīts, par ko visi vienmēr satraucās, izveidosies dabīgi, un tu varēsi zaudēt svaru paēdus, un tāpēc tas ir uzlabot veselību. Līdz ar to par porciju izmēriem nestraucies, ēd līdz sāta sajūtai. Nākamā lieta attiecas uz ogļhidrātu, olbaltumvielu un tauku proporciju. Kādas proporcijas man ir jāievēro? Šis jautājums vienmēr nāk no tiem, kur ir daudz dzirdējuši kaut ko par ketogēno uzturu. Par to mēs vēl neuztraucamies. Galvenais ir ēst pēc zaļā saraksta, bet zaļā un dzeltenā saraksta. Tas ir viss. Un ja tu neuztaisīsi tā, ka tu ēd tikai augļus, ko noteikti nevajadzētu darīt, ja tavs pamatu uzturs sastāv no dzeltenā saraksta, ja tu ēd pietiekami daudz taukvielu, pietiekami daudz olbaltumvielu, kā tu to panāc? Ēdot dzīvnieku produktu. Tas ir visvienkāršākais veids, kā to dabūt gatavu. Tā proporcija priekš low carb uzturu būs pilnīgi ok. Un ja tu jūti baigo izsalkumu, tad visticamāk tu vienkārši ēdi pārāk maz olbaltumvielas un pārāk maz taukvielas. Tad varbūt bišķiņi treknāk, to gaļu ir jāpaņem. Vai vairāk olas ir jāpāt, kur ir tā perfektā proporcija jau tāpatās iekšā. Un nākamā lieta ir ūdens patēriņš. Cik daudz ūdens būs jādzer vai ir jādzer? Tavs labākais iekšējais ūdens patēriņa indikators ir tavs slāpes. Ja tev gribās padzerties, padzeries. Ja tev negribās dzert, nedzer.
tieši tik vienkārši. Mums nav kaut kāda konkrēta ūdens daudzuma, kas mums būtu obligāti jāizdzer. Skaties pēc savām slāpēm. Dzer tik daudz, cik tev gribās dzert, ne vairāk, ne mazāk. Un galvenais, neforsē ar ogļhidrātu samazināšanu un tauku palielināšanu. Citreiz kāds ir dzirdējis kaut ko par keto, ka tur ir jāēd daudz taukvielas un ir jāēd maz ogļhidrātu, un tad viņš maksimāli maz ogļhidrātus un maksimāli daudz taukvielas, un tad viņiem liekas, ka tā viņi tiks ātrāk pie rezultāta, bet tas gala rezultāts ir vienkārši daudz grūtāks un lēnāks progress, jo vairāk tauka nenozīmē ātrāku progresu. Tāds īsti nestrādā. Galvenais neforsē. Seko norādījumiem, kas tev ir iedot. Un tādiem konkrētākiem plānošanas norādījumiem mēs tiksim nākamajās nodarbībās. Seko zaļajam sarakstam, izmanto arī dzelteno sarakstu, izvērēs no sarkanā saraksta produktiem, un viss būs ok. Nevajag ar neko forsēt pašā sākumā. Bet kas ir tās lietas, kam ir jāpievērš uzmanība? Tātad numur 1 ir ēdlīdes sāta sajūtai, ne vairāk, ne mazāk. Un ir jāsaprot, un sākumā būs nedaudz dīvaini. Sākumā nevarēs saprast, kur īsti ir sāta sajūta. Varētu būt tā, ka tu paēdi, tu uzēdi gaļu un dārziņus, un tu esi it kā paēdis, bet joprojām kaut kas bišķi prasās. Un te ir tā atšķirība starp patiesu sāta sajūtu un viltu sāta sajūtu. Tas, ko visticamāk tu šobrīd zini, kā sāta sajūta, kad ir tas, ka tu esi paēdis, ka tu esi pilns. Tā ir viltu sāta sajūta. Tā ir tāda miera sajūta, kas nāk sēdoties daudz ogļhidrātus. Tā nav īsta sāta sajūta, vai ka tu esi piestūmies. Tā nav sāta sajūta, tas nav normāli. Un respektīvi sākumā būs bišķiņ grūti ar to atšķiršanu, saprast, kas ir īsta sajūta, kas ir viltu sāta sajūta. Es tev nevaru vārdiem izstāstīt, to tu pats ar laiku sapratīsi, bet vienkārši pašā sākumā ēd tik, cik tev gribās ēst. Tas ir labākais, ko es tev varu pateikt. Ēd tik, cik tev gribās ēst, ne vairāk, ne mazāk. Ja tu pieņemsim ēdi, un tur uz šķīvi paliek viens kaut kāds gaļas gabaliņš, un tur dārziņu, un tev vairs negribās, neēdi. Es tev dodu atļauju atstāt uz šķīvi ēdienu. Varbūt tev mamma mācīja savādāk, bet es tev dodu atļauju uz šķīvi atstāt ēdienu. Jo loģiski, ja tu sevī spiedīsi iekšā vairāk nekā tev gribās tīri pieklājības vai kaut kādu ieaudzinātu normu dēļ, tad, protams, ka tev lēnāk ies to svaru zaudēšanu. Tas ir normāli. Ēdi līdz sāta sajūtai, ne vairāk, ne mazāk. Un, ja nu gadījumā tu saproti to, ka tev pašā sākumā uzsākot low-carb uzturu joprojām uzmācās kāri pēc saldumiem, tad tu vari ēst pišķiņu vairāk, tad es to dodu atļauju ēst vairāk, jo ir labāk sākumā nedaudz lēnāku progresu uz svariem, bet, ja tas nozīmē, ka tev labāk iesēžās visi šie uzturu paradumi, tā praktiskā puse kļūst vieglāk un veselība uzlabojās, tas ir labāk upurēt to progresu uz svariem pašā sākumā ar mērķi, ar ilgtermiņu galvā. Tas ir pats svarīgākais. Nākamā lieta, kam ir jāpievērš uzmanība, ir izslēdz visus produktu grupas, kuras tev ir jāizslēdz. Tās, par kurām mēs runājam, kuras ir jāizņem ārā no uztura. Jo tu vari uzskatīt to, ka tu esi sācis ketogēnu uzturu tikai tad, kad ir izslēgts visas grupas. Man bieži vien ir rakstīts, es jau ēdu low-carb uzturu, man vienīgais viena rupmaiņas šķēle pa dienu paliek, vai arī man tur, es tur 2-3 končiņas vakarā apēdu. Nē, draugi, tā tas īsti nestrādā. Ir svarīgi, kad ir patstāvīgi ikdienā ir izņemts pilnīgi viss ārā, jo savādāk tu neēd low-carb uzturu un savādāk nenotiek tā hormonālā pārēja līdz galam. Tu esi tā pa pusē ar vienu kāju iekāpis, un tad bieži vien nevar saprast, kāpēc man nenotiek progress. Es jau it kā daru visu. Bet ir svarīgi izņemt visas tās grupas ārā, kuras ir jāizņem ārā. Trešā lieta ir sāls. Un es saprotu, cik tas ir pretrunīgi, bet jo vairāk mēs iesim tālāk uz priekšu, jo vairāk tu nonāks pretrunās ar to, kas tev ir mācīts līdz šim, un tas ir tas iemesls, kāpēc šis uzturs tik ļoti strādā. Jo tie iepriekšējie norādījumi, kas ir dot, bija vienkārši pilnīgi aplami, tāpēc jau tev neizdevās līdz šim. Lielākā daļa, nepatīkamo blakus parādību, kas tev varbūt radīsies, tur nogurums, sirdsklauves, sausa mute, visas šīs lietas rodas no sāls trūkuma organismā. Un uzsākot šo uzturu, ir tā, ka par cik ķermenis atbrīvojas no diezgan daudz nevajadzīga šķidruma, un burtiski nevajadzīga šķidruma, tiek izskalots arī sāls ārā, un ir svarīgi sāli atjaunot, jo sāls ir viena lieta, kas regulē mūsu nervu darbību. Un pat, ja tev ir paaugstināts asinsspiediens, tev joprojām vajadzētu sāli lietot, un ir ļoti daudz man klientu, kuriem ir bijuši
bijis paaugstināts asinsspiediens, un ar visu to, ka viņi lieto sāli, viņiem joprojām asinsspiediens nokritās. Sāls nebūs nekāds šķērslis, un visticamāk, ja tu viņu nelietosi, tad tev būs daudz grūtāk. Visu, tā kā ļoti grūti tad būs, ja nelieto sāli. Tāpēc sāc lēnām sev pieredzināt pie sāļāka ēdiena, ber vairāk, nekautrējies no sāles. Uz tādiem precīzākiem daudzumiem, kā es nevaru tev pateikt, cik tev šobrīd vajadzētu likt klāt, jo es nezinu, cik tu lieto. Bet, ja tu nelieto sāli nemaz, tad sāc mācīties atkal sāli lietot. Un tu pamanīsi, ka uzsākot low-carb uzturu un lietojot sāli, tu jutīsies labāk. Tā ir tāda ritīgi svarīgā lieta. Galvenais ir necensties pilnībā izvairīties no sāles. Tad būs ziepes, tad tev baigi grūties. Lieto sāli, un par konkrētākiem daudzumiem mēs tā kā vēlāk runāsim. Un pēdējā lieta ir nebaidies no taukiem, bet tai pašā laikā nepārforsē. Tas nozīmē, ēd to visu ar rādu. Izvēlēs to traknāko cūgaļas gabalu. Bet, nē, dīri speķi. Bet, ja tev garšo speķis, mierīgi var arī speķi brokastīs uzcept, uzēst kopā ar olām un kaut kādiem dārziņiem. Bet nevajag, galvenais ir neforsēt. Bet mēs tauku šeit ēdam, jo par cik uzsākot low-carb uzturu mēs izņemam ogļhidrātus ārā, ir svarīgi kaut kur to enerģiju dabūt. Un te nāk tauki iekšā. Tā kā ķermenis sāks izmantot taukus priekš enerģijas, arī low-carb uzturā. Bet svarīgi ir neforsēt, nepeldina to gaļu tur pilnīgi taukos, vai nevajag pārforsēt. Kad tavs iekšējais tas, cik tev gribās pateikt, cik tev vajag. Kaut vai, ja tas ir pakāpeniski paaugstināt to tauku daudzumu, tad dari to pakāpeniski, bet nepārforsē. Vairāk tauki nav labāk. Bet ir svarīgi to tauku daudzumu pacelt, ja tu izslēgsi to ogļhidrātus ārā. Savādāk tu jutīsies izsaldzis, jutīsies noguris, tev būs augsti un tā tālāk. Visas šīs lietas, kas nāk ar tādiem kaut kādiem kaloriju deficītiem. Jo, ja tu izņem gan ogļhidrātus, gan taukus ārā no uzturu, tad tev ķermenim taču nav no kā ņemt enerģiju. Jo, kaut kas jau ir, no kaut kā jau ir jāņem. Un tāpēc ir svarīgi uzņemt pietiekami daudz taukus. Un atkal, ko nozīmē vārds pietiekami daudz tauki? Tas nozīmē tā, lai tu jūties paēdis, un tas tavs iekšējais termostats tev to pateiks. Tāpēc tas, uz ko mēs ejam šajā uzturā, ir to, ka tu iemācies atkal ēst dabīgi, ka tu dod savam ķermenim iespēju tev pateikt, cik daudz, ko tev vajag apēst, un tas prasa sākumā nedaudz laiku, pie visa tā pierast, pieradināt savu ķermeni atkal pie tā, ka viņš ir tas noteicies, nevis tur pulkstenis vai kāds cits, un laikam ejot uz priekšu, tev ievērojot low-carb uzturu, tu pamanīsi, ka viss tas kļūst aizvien vieglāk un saprotamāk, un viss šīs lietas, ko es tev stāstu, izklausīsies daudz loģiskāk.